Esiet sveicināti! Jūs jautājat, es atbildu. Un šodien jūsu jautājums ir par to, kāda ir Šīslera sāļu lietošanas specifika. Tātad Šīslera sāļi pamatā ir tabletēs, tās ir augsti atšķaidītas minerālvielas, un šajās tabletēs ir minerālvielu molekulas. Pats svarīgākais, tām ir jāizkūst, jāuzsūcās mutē. Tātad ir divi varianti. Vai nu jūs ieliekat tableti mutē, pagaidāt, kamēr tā izkūst. Zieda enerģija piedāvā tabletes uz izomalta bāzi, un tā saucās košļājumās tabletes, un tā vien prasās, kā uzkost, tad jūs pārkožat tableti un pagaidāt, kamēr tā uzsūcas mutē. Un otrs variants, jūs ieliekat šīs tabletes ūdenī, ar izomaltu vislabāk ir pārplēst uz pusēm, mazliet sašķaidīt, ieliekat ūdenī, pagaidat, kamēr izšķīst, un tad dzerat šo atšķaidīto ūdeni, kurā ir izšķīdinātas tabletes pa malciņam, ņemot pa malciņam un paturot mutē. Tātad viena lieta, galvenais, lai tās uzsūcas mutē, nevis kāds tad mums priekšstats varbūt par tabletēm, mēs paņemam, uzdzeram ūdeni un norijam ātri. Tad tas ir pats svarīgākais. Otrs svarīgākais – darīt to regulāri. Nevis no rīta, tad, ja man deva 10 tabletes, no rīta viss ieliek mutē un lai viņas izšķīst. Otrs svarīgākais princips ir regulāri visas dienas laikā. Tā kā, ja jums būtu viena minerālviela, kur jūs izvēlētos lietot pa 10 tabletēm dienā, tad sanāk katru stundu pa vienai tabletei jūs ieliekat mutē un ļaujat izšķīst. Tas nav jābūt tik precīzi, nav jāliek atgādinājums telefonā precīzi pa stundai, bet aptuveni. Tad tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Nākamais svarīgākais ir, ko vērts atcerēties, visas minerālvielu tabletes vai minerālvielas visas sadara kopā, tā kā cik jums ir, jūs varat lietot vienlaicīgi, jūs nevarat pārdozēt pašas minerālvielas. Tas, ko jūs varat pārdozēt, ir minerālvielu nesējviela. Un tur ir jāskatās, cik jūs organisms ņem pretī, cik tablešu dienā. Un tas tūlīt mēs tiksim līdz jautājumu, kad par to ir rūpīgi jādomā. Tad būs atšķirība, vai jūs lietojat akūtam gadījumam, piemēram, jūtat, tuvojas gripa, sāk laust kaulus, tad mēs visu metam malā, mēs tiekam galā ar akūto situāciju, un šeit, piemēram, tāda kombinācija 3+10. Tad Šīslera minerālvielas, tie, kas jau lieto, zina, ļoti praktiski ir pēc cipariņiem, un zem katra cipariņa slēpjas minerālviela, piemēram, numur 3 ir dzelzs fosfāts, tātad dzelzs stiprina imunitāti. Mēs ņemtu 10 tabletes no numur 3 un 10 ir 10 ir nātrija sulfāts, tā ir funkcionālā viela aknām, jo aknām ir jāspēj izvadīt ārā visu toksīnu, lai tie mums nenoslogotu. Un mēs ņemtu no minerālvielas 10, 30 tabletes, un šīs mēs lietotu vienreiz tādu devu, otrais tādu devu, ik pa 5 minūtēm, vai atkal atšķaidīt ūdenī, tad divi šie veidi, un tad akūtā situācijā mēs lietotu bieži. Un parasti 2-3 tabletes, un piemēram saaugstēšanās kombinācija 3+4+8, ja šīs mēs lietojam, un tur par daudz nevar būt. Otra lieta, tātad šīs ilgstošais minerālvielu deficīts, varētu teikt, kroniskais minerālvielu deficīts, kas var būt atkal gradācija viegli izteikts, vidēji izteikts un ļoti izteikts. Un šeit parastās minerālvielu tablešu daudzums dienā tiek ieteicams no 7 tabletēm līdz pat 15, var arī augstāk, ja ļoti, ļoti izteikts šis deficīts, bet tad atkal jāskatās, cik daudz tablešu jūs lietojat, cik daudz dažādu minerālvielu. 3 visticamāk problēma nebūs, 5 arī tās būs, jūs ņemsiet pat 10 tabletēm dienā, tās būs 50 tabletes dienā, to tiksiet labi galā, bet, teiksim, mums ir 10 dažādas minerālvielas. Kas var būt, ja jūs esat atstājuši novārtā rūpes par savām minerālvielām un kā mēs zinām, uzturā mūsdienās ir ļoti liels minerālvielu deficīts. Un atkarībā no jūsu gramošanas sistēmas jautājums, cik daudz jūs no tā visa uzņemat, tā rodas šie minerālvielu deficīti, teiksim 10, 12 dažādas minerālvielas. Un tad būtu ļoti svarīgi pirmkārt noteikt, kas ir visizteiktākais, visstiprākais minerālvielu deficīts. Jo tā jūsu pašsajūtas uzlabošanās būs atkarīga tieši no šīs minerālvielas, kuras trūkst visvairāk. Tas ir vissvarīgākais. Un tad atkarībā no tā, cik daudz, vai jūs ņemat to visizteiktāko deficītu, mēģināt nosakt ar 10 tabletēm dienā, 15 tabletēm dienā, un tad ejat uz leju. Teiksim, mums būtu 10 dažādas minerālvielas.
pārreikinot 10 reizes 100 tabletes, es neesmu 100 tabletes dienā, tad es ņemu to, kas viss izteikt, kuras minerālvielas man trūkst visvairāk, es ņemtu 10, un tad varbūt nākamās ņemtu pa 7. Ja? Nu, tā. Tur ir mazliet jāskatās, lai arī tiešām nav pa daudz. Tur tāda māka. Ja, izvērtēt. Un tad vēl viens aspekts ir uzturošais aspekts. Mums nav kronisks deficīts, bet mēs gribam vienkārši parūpēties, lai nākotnē šie deficīti nerastos. Ir tāda brīnišķīga kombinācija, ko cilvēkiem pusmūžā jau jāsāk ņemt vērā. 1 + 4 + 9 + 11. Un, tad, kad Austrijā mācījos, šī kombinācija ir tā dēvētā pret vecuma slimību profilakse. Tur numur 1, tātad kalcija fosfāts, palīdz mums būt gan ādai elastīgai, gan visiem orgāniem, šūnu membrānām elastīgām, asinsvadu sieniņām elastīgām. Numur 11 mums ir silīcijas kāpe, kas dod mums struktūru, ādai struktūru, aiztaudiem struktūru. Numur 9 palīdz rūpēties gan par cukura vielmaiņu, gan par taukvielu vielmaiņu, gan par veselīgu pH līmeni organismā. Un numur 4 ir stāsts par visiem dziedzeriem. Tā ir dziedzeru funkcionālā viela, lai visi dziedzeri darbotos tipī-topī un arī, lai mūsu aiztaudi būtu tīri. Tas tad būtu arī viss. Un atcerieties, nav tādas vienas pareizās lietošanas, tā kā tikai šādi un nekā citādi. Pielāgojiet to lietošanu savam ikdienas ritmam, savam dzīves stilam, vai tas būtu tabletes, vai tas būtu ūdens. Varbūt jūs gribat mainīt. Man dažkārt uznāk āre personīgi lietot tabletes, dažkārt es atšķaidu ūdenī. Un, jā, esiet elastīgi. Lai jums laba veselība!